par nekustamā īpašuma Dimanti, Fintmuža, Aglonas pagastā, Aglonas novadā pārņemšanas komisijas izveidi. Lūdzu, jūs. Tika saņemta vēstule Valsts akciju sabiedrības privatizācijas aģentūra ar lūgumu izveidot nekustamā īpašuma pārņemšanas komisiju. Izskatot vēstuli, tika konstatēts, ka 18. jūnija 2013. gada jau bija vēstule no privatizācijas aģentūra, un viņi piedāvāja pašvaldībai pārņemt īpašumā minūtu nekustamā īpašumu. Aglonas novada doma saskaņā ar 13. gada 28. jūnija lēmumu nolēma pārņemt pašvaldības īpašumu nekustamā īpašuma Dimanti, Fintmuža, Aglonas pagasta, Aglonas novada. Tātad atbilstoši lēmuma minūtēm nekustamā īpašuma sastāvā esoša viena dzīvokļa dzīvojuma māja netiek apdzīvota un nav izvērtēta. Ministru kabinets 23. aprīlī izdevis rīkojumu par dzīvojuma māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldības īpašumu. Tāpēc atbilstoši tam rīkojumam mums jāizveido nekustamā īpašuma pārņemšanas komisiju. Pamatoties uz likumu par pašvaldībām, 21. panta 1. daļa, 24. punktu un 71. panta 1. daļu. Izveidot nekustamā īpašumā Dimanti, Fintmuža, Aglonas pagasta, Aglonas novada pārņemšanas komisiju. Un šāda sastāvā pirmais tāds Ainars Strelčs, zemes lietu speciālists, Regina Leonova, vecākais grāmatvedis, Denis Kuznecovs, jurists, un Aleksandrs Dimpers, deputāts, un Fertis Pušņikovs. Ir kādi jautājumi? Varam balsot? Kas par to balsojam? Pār? Pret? Atturas? Nav. Mums pieņemts. Atsēdina, jā, bet man gribētos, labi jau pavēlu, vienkārši šeit ir ielikti deputāti, varbūt viņa piekrišana bija, nebija? Bija. Viss. Tā, nākošais jautājums.